Pieņemsim, kreisajā pusē cilvēkam iztrūks zobs vai zobi. Slodze tiek palielināta uz labo pusi. Palielinot slodzi vienā pusē, mēs pasliktinām prognozi. Un, respektīvi, šajā pusītē, kur mums iztrūks zoba, kaimiņu zobi, viņi saliecās uz iztrūkstošā zobu pusi, augšējais slīd uz leju, un tādējādi mēs izmainām savu sakodienu ne uz to labāko pusi. Sakodiens tiek bojāts. Un, ja nākotnē mēs vēlamies to koriģēt, pēc laika, pēc gada, 2, 3, 4, varbūt pat 5 un vairāk, bieži vien ir tā, ka vairs vietiņas nav, kur ielikt šo implantu, ielikt tiltiņu vai protēzīti. Un tad jau tas darba spektrs palielinās, bieži vien nepieciešama arī ortodontija, lai iztaisnot zobus. Ar protezēšanās palīdzību mēs veidojam gan skaistu smaidu, atjaunojam funkciju un arī nodrošinam sejas ovālu. Jo, ja jūs esat kādreiz ievērojuši, teiksim, kundzītēm un kungiem gados, kam iztrūks zobiņi, tad mēs varam novērot šo, kā apakšžoklītis iet uz priekšu, augšlūpa iekrīt un šī sejas daļa paliek mazāka. Tā ir tāda viena no vecuma pazīmēm, kas ļoti krīt acīs. Tad, kad mēs atjaunojam iztrūkstošos zobus, mums paaugstinās sejas apakšējā trešdaļa, lūpas vairs nav tik iekritušas un pataisnojam arī mazās grumbiņas, kas jau ir sākušas veidoties ap lūpām. Respektīvi, atjaunojot iztrūkstošos zobus, mēs veicam tādu plastisko korekciju, dažreiz -5 gadi, izejot no zobārsta kabineta. Bija kungs, kuram gadu laikā bija noēsti zobi, un līdz ar to zobiņi priekšēji arī palikuši īsāki. Sānu zobu rajonā bija iztrūkumi, sāniņa nebija. Mēs veicām plašu ārstēšanu, arī ekstrakcijas, izveidojām jaunus kroņus. Mēs piepacēlām sakodienas, nozīmē aizmugurē uztaisījām nedaudz garākus zobiņus, lai priekšā vairāk vietas. Un priekšzobus mēs atjaunojām ar plombējamo materiālu kompozītu, kas izskatās ļoti estētiski un dabīgi. Kungs nesen bija uz kontroli, viss ir kārtībā, viss apmierina, viss ir skaisti. Ienākot kabinetā pirmo reizi, viņš smaidīja ar ļoti sakļas tādām lubedām, tā kā kautrīgi ļoti. Un nododot darbu, izgatavojot, atjaunojot priekšzobus un estētiku, viņš ļoti plaši sāka smaidīt. Un tātad katru reizi, kad viņš nāk uz kontroli, viņš smaida. Viņš smaida tā, ka mēs redzam visu viņa skaisto smaidu pašlaik.